Sveiciens visiem skatītājiem. Mēs tagad esam dzīvē no Latvijas pokera sērijas, no Rīga. Olimpiku Vudu kazino. Kopā ar jums ir Viktors Zajānis, Donker Latvijas lapās galvenais redaktors. Un uzreiz sākumā par rokā, pēc tam pastāstīšu, kas tas par turniru un kas tagad notiek, kura stādē viņš atradas. Kā bijuši esam ir divi kungi, kas viņš palēnē uz 550, blind ir 100-200. Tā, pagadam nevienam nav neviena. Silis varbūt pielīdzināsies tādai likmei. Viņš ir big blind, viņam vajag pielikt tikai 350. Tā arī notiek. Tagad mēs redzēsim flopo. Tā. Kas mums ir? 7, 5, 8. Silim dāma 10. Visticamāk būs vienkārši ček. Un bijušais turpins uzbrukt vispārizē. Tad ir parasta roka. Cik daudz? 775. Šeit nekas nenotiks, šeit būs fols. Un tagad man paradies laiks bišķiņ vairāk pārunāt par to, kas tas par turniru. Latvijas Sporta pokera federācija kopā ar 3 sponsoriem BetSafe, TrioBet un Donker ir izdomājuši sākt jaunu tradīciju, kas ir kopā ar Latvijas pokera čempionātu, bet tas būs Latvijas pokera sērijas. Tas ir ikmēneša turnīrs ar dalības maksu 100 lātiem un diezgan dziļu struktūru. Bet viens dienas turnīrs, tomēr 100 lāti ir pa maz bains, lai taisītu turnīru 2 dienas. Turnīrs notiek tagad Rīgā. Ja jums gribas redzēt visu, kā notiek Olimpika, vai uzspēlēt kādu side eventu vai cash games, laipni lūgti Olimpiku Vudu kazino. Hotel Latvija bijušais rivals. Un tagad atpakaļ pie spēle Dace Grausmanē pielīdzinājis. Tālāk visi nomet. Nekas nenotiek. Blindi 100-200 mums ir. Tā Pieridjevs laikam kaut ko izdomā. Ko viņš izdomās? Viņš mēģinās nozagt to limpoto. Silis mēģ nost. Tā. Dace vajag mēs nost to karti, tāpēc, ka viņa spēlē bez pozīcijas. Viņi būs ļoti grūti spēlēt to banku. Bet viņa ir cits uzskats. Un tagad mēs redzēsim flopo. Interesanti, ko darīs Dace. Dace nočekoja, Pieridjevs domā. Visticamāks viņš uzlika continuation, bet galds ļoti labs, priekš viņa nav atkarīgi. Gino tā, ka viņam pilnīgi kārta nesakrīt ar flopu. Bet viņš pārādīja spēku no preflopu un tagad turpina to darīt. Tāpēc nedomāju, ka Dace nometas un Pieridjevs vina banko. Pagaidām izskatās, ka Pieridjevs visaktīvākais spēlētājs pie galda. Pie šī galda arī spēlē Kaspars Renga. Jūs to redzat tagad kreisajā stūrī, otrais spēlētājs. Tas ir latvietis, kurš ir vinējis visvairāk naudas dzīvējas turniros. Viņš vinēja, cik atceros, 2011. gada Doviļa 200,000 eiro, un tas nebija vēl pirmā vieta, tas bija IPC main event, un laikam kādā 5. vieta, 200,000. Mums šodien nav tik lieli laimesti, nebūs tik lieli laimesti. Šodien izspēlēsim pirmai vietai 3,000 eiro, bet priekš 100 lātas turnīra tas arī ļoti laba balva. Jūs varat 20 reizes palielināt savu bainu. Un Dace sāk spēlēt, Dace palielināja un bijušais pievienojas. Dace laba kārta, bijušo laikam gribas, lai dabūt setu flopā, redzēsim,
kas notiek tālāk. Tā. Dace pirmā runas flopa. Redzēsim, kas tur ir. Tā. Dace ļoti labs gals, lai uzlik turpinājuma likme. Redzēsim. Jā, tā arī notiek. Bet 650. Nu jā, un bišķis nomet kārtu. Un mēs tagad redzam Daces tākus, viņi ir ļoti maziņi, viņi ir tikai 5000, un tagad bišķiņ vairāk, tagad 6, varbūt 6,5, bet blindi ir jau 100-200, un tas nav nekas daudz. Tā bijušais pirmā roka, pirmā pozīcija, UTG, viņš nomet, kas viņam bija, nekas labs nebija. Nu, Kreslinšam diezgan laba roka. Nu, nē, nav laba roka, es tā pārsteidzos, Hrengam ar laba roka. Tā. Tā. Turnīra direktors paziņoja, ka nākamā roka būs nākamais līmenis, 150-300, Ante 25, bet mēs atpakaļ pie mūsu roka. Renga uztaisīja 3 beto, bet tādu light 3 beto. Interesanti, ko izdomās Kreslinš, jo viņam, cik es viņu zinu, viņš ir ļoti aktīvs spēlētājs, spēlē daudz, spēlē rokas agresīvi, bet viņš saprata, ka tagad viņš ir aizmugurē, jā. Ļoti pareizi, malacis. Es biju spēlējis pie šita galda, pirms es sāku šeit komentēt jums, bet man nekas nesanāca, man bija grūti spēlēt, tomēr esmu pavājuši, un Kaspars izsita man no galda. Tagad skatīšos, ka Kaspars spēlē, varbūt kaut ko iemācīšos. Tā atgādina, ka mums tagad jaunais līmenis, 150-300, Ante 25. Turnīrs notiek Rīgā, pie mums mājās. Un cerams, mēs turpināsim šo tradīciju katru mēnesi. Tā, Renga nomet. Piereģējus dūzīs dāmā, cik daudz būs reiz. 750. Tā, Zolotovs laba pozīcija uz batona. Nē, neko, neprietasies. Un visi nomet piereģējus vienais blindus. Starting stack visiem spēlētājiem bija 7000, bet jau pagājusi 2,5 stundas iet 6. līmenis, un steki jau nav tik dziļi, cik bija pirmās stundas sākumā. Tagad es domāju, vispār nebūs limpotie. Viss spēlē notiks ar reizēm, reizēm, foldiem vai oleniem. Nebūs tāda postflop spēle, vairāk būs preflopā agresivitāte.
šo roku sāks runāt pirmais Kaspars. Tā, kas ir Kasparam? Nekas viņam nav, viņš nomet 8-2, 8-4. Jā, grūti spēlēt ar tādam kārtim no agres pozīcijas. Tā, Zotovam diezgan laba kārta, viņš ir visticamāk Kartofa tagad. Kungs dama, viņš palina, Dace nomet, Bivšers arī nomet. Un Big Blinda visagresīvākais spēlētais pie galda, Kresliņš. Spēlē solidī, vienkārši nomet. Un mums tagad rāda Zotovu, viņš ir tiekošais čip līderis pie mūsu galda. Viņam, cik es redzu, ir virs 20,000. Turnīrā startē 72 spēlētāji. Un tagad spēlē palika zem 60 spēlētājiem. Mēs taisīsim video translāciju līdz uzvarai. Aptuveni tas būs gaidīts neagrāk kā pēc 7 stundām. Un mēs redzēsim vēl daudz interesantākas rokas, blefus, betbeatus. Tā, tagad piereģēju UTG. Kas ir piereģējuvam? Nekas viņam nav. Sīlīs 9-8. Tā, mums ir jauns spēlētais pie galda. Cik viņam ir diezgan daudz, jo brūna fiška ir 25, zaļais, jā, pareizi, brūna čips ir 25, zaļais 100, oranžais 500 un zilais 1000. Tā, kas mums notiek, un Zotovs uztaisīja reizi 750, visi nomet Renga doma, kungs 5, bet viena demasti. Viņš pielīdzinājis. Kā mēs redzam, tas ir, tā varam pateikt, coin flip tagad. Redzēsim, kas būs pēc flopa. Kaspars runās pirmais. Tā, Kaspars nočekoja. Zotovam ir strīds, bet 700, bet domāju, Rengam būs, nezinu. Visticamāks Renga padasies, jo viņš saprot, ka tas ir tāds drawing board, un tur viņam grūti kaut ko izdomāt un pārādīt, kāda viņam ir roka, tā arī notiek. Pagadam, ja te ļoti parasta spēle, raise call, raise fold, nevaru pateikt, ka ļoti aizraujoši, un spēlētāji ciņas viens ar otro. Pagadam, notiek tā, ka kam ir stiprākā roka, tur tas arī vinē. Bet, ja varbūt jauns spēlētājs ienesīs kaut kādu svaigumu galda, redzēsim. Tā, atgādināšu, blindi ir 150, 300, ante ir 25. Katru pusstundu atvainojiet. Katru pusstundu blindi palielinās. Tā, tagad kopā ar mani komentēs īstais poker spēlētājs Jānis Sīkā. Lūdzu, Jāni, austiņas. Tā, mums pagadam iet 725. Čau, Jāni. Ir dzirdama? Jā, tu esi gaisā. Čau visiem. Kādā valodā jūs šeit runājat? Mēs runājam latviskiem. Un mums ir reiz 725 no pirmā pozīcijā ar 9.
Un visi nomet. Nu, kā sapratu, ja tu sēž šeit kopā ar mani, tu esi arī tāds lūzers, var tā pateikt. Jā. Kāpēc izlidoja nepaveicis, vai kaut kāds bedbiets, vai vienkārši kaut kā nesanāca? Nenoticēja manam 6-beto linam, jo tur bija dūža pretī. Tur bija, jāmet ārā dūža. Jā. Jā, tagad jums komentēs un stāstīs visādas gudrības par pokeru, kā vajag spēlēt divi cilvēki, kuri izlidoja 2 stundas laikā no šī turnīra. Tāpēc neiesaku jums pieņemt mūsu gudrības, ko mēs teiksim par taisnību. Jā, mūsu subjektīvais viedoklis dažādās formās. Jā, tā blindi 150-300, ante 25. Lieliski. Antis, tas vienmēr ir interesanti. Jā, spēlē notiek uzreiz agresīvāk, visi grib nozagt to banku, jo ante tas ir tādi dead money, kurš katrs grib to dabūt. Šo pārēdi. Zviedri? Jā. Viņi saprot latviski vai? To nav informācijas, bet esot sporta centrā, neko nesaprotot. Viņiem gan iet ierakstā, laikam tas jau tagad iedrusciņ. Jā. Tāpēc, ka mums ir kārts ap, mēs nevaram dzīvē rādīt. Jā, protams. Jā, tāpēc mēs rādām ar aizkavējumu, bet tagad jūs skatāties nevis uz ekrānu un nezināt, kas ir spēlētājiem, bet mēs zinām visas kartes, pat ja tās kartes ir nometas, un tas ir dzīvē, tas notiek šis turnīrs šodien Rīgā. Un mēs redzam, ka Martinevskis palielinā 775. Pagaidām visi nometas. Kaspars domā, ko domā Kaspars? Protams. Kā domā agrā pozīcija ar kungs dāmu atvērties 9 cilvēku galda ir ok, vai? Tu stāv uz robežas, bet es domāju, ka jāspēlē. Tomēr tās kārtas jau pie pilna galda arī offlainā maza ļoti nāk un lai uzturētu kaut kādu agresijas imidžu, domāju, tas ir labi. Kā vispār galds, tu jau kaut ko tomēr komentēji kādu laiku? Jā, es pat biju spēlējis pie šī galda. Kurš tev nodarīja pāri? Kaspars, viņam bija kungi, man bija dāmas. Tad tur... Ar to arī viss beidzas. Jā, skaidrs. Jā, varu pateikt, ka Dace 8. sievietes spēlē ļoti solidi, tikai ar labām kārtiem. Bivšis 9. boksā. Labi, kad es domāju, stāstīšu labāk tā, ja cilvēks piedalīsies, es mēģināšu kaut ko pateikt, ja es biju ar viņu spēlējis. Vēstur, tu zinās labāk. Jā, tā ir vieglāk. Tā, tas ir Zotovs. Zotovs ir čip līderis pie galda. Visa krāsa nomināli viņam ir stekā. Jā, tā viņš uzliks 750. Tā, Dace nometas, bijušies arī. Kresliņš. Labs Kaspars. Jā. Reis ir... Tā, Kaspars palielinā, Kasparam Duzis kungs. Un viņam ir pozīcija. Tā, nepiereģējis, Siliņš nepiedalīsies ar tādiem kārtam rokā. Jā, viņam nav uz ko pretendēt. Bija blindam, jā, bet, jā, diezgan ātri viņš tā izdarīja. Viņam steks laikam bija. Jā, viņam bija tāds all-in-fold situācija. Tas jau tā 3 bets par... Zotovs pielīdzinājis, jā? Mēs redzēsim flopu. Tāda ir diezgan visdziļāk. Oi. Interesanti, ka Zotovs pirms tām izspēlēs, viņš jau bija iegājis vienā, tas tik ātri jau tur. Jā, tā visa ekšana pazuda uzreiz. Jā, tagad mums rāda, ka neviens nevar vinēt šo roku, viņi var tikai sadalīt. Jā, abiem dūzes spēlē. Bet es domāju, jā, Kaspars Solin, tur būs call.
Ot, jā, tas notiktu flopā, tas būtu interesanti, ka tā nekāda ekšana nav. Tā, Jā, žēl. nē. Tur varēja ļoti labi izspēlēt sanāk. Lai gan Kasparam, viņam staks arī kaut kur ap 10. Jā. Bet, tas skolas atklāts gūt preflopā, viņš vēl nepozīcijāja pareizi. Jā, viņš bija bez pozīcijas pret zināmu stipru spēlētāju ar tādu kārti, ka pat ja tu dabūs drauz galda, ko tu tur, piemēram, uztaisīs reizi, tur ir reizi vai tu nočikos, bet reizi pret tevi 100 punkti būs. Tur, es domāju, Renga tur neliks, ja tur būs 7, 8, 6, vienādam 8. Jā, tāda flopa viņš nāc. Bet Zotovs ir čiplīders pie galda, viņš var atļauties spēlēt lūz spēle. Viņš jūt, viņam ir laimīgā 5 minūte. Sarunas mēs dzirdam? Kaut ko nedaudz fonu jūtam, jā. Nedaudz fonu jūtam, jā. Ja viņi runa skaļi un mēs klusam, tad dzirdam. Bet maz spēlētāji pie mani daudz arī ļoti, teiksim, es tur centos uzturēt to sarunu, bet maz tādu komunikablu, kas nebija tā, ka diskusija varētu uzturēt visu laiku. Tā Zotovs nomet, Dāca. Kā redzam, tagad mums tiešraidī ir ar atvērtām kārtiem, un mēs redzam, ka spēlētāji, pat stipri spēlētāji, nav tā, ka visu laiku blefo, tomēr visi gaida kārtu un pareizu situāciju, lai to izmantot. Nav tā, ka, ja tu esi labs spēlētājs, tu spēlēs katru roku. Jā, bet es domāju, tas mainīsies jau kaut kāds pusstundas ietvaros. Es domāju, tas blind līmenis būs tāds, kad jau visiem ar saviem 8-9 tūkstošu stakiem jau tas vairs nebūs tik dziļš tas pokers un redzēsim diezgan daudz akšana. Jā, bet es domāju, tas būs vairāk tā preflopa akšana, kad mēs neredzam tas community kārtu. Jā. Pierģējs ir diezgan aktīvs pie galda. Es domāju, viņš piedalās 5 rokas no 10. No 10 5 rokas. Tas puisis, kas ir 6. sītā šobrīd, oranžajā reklā, tas bija man pie galda. Viņš tāds arī ļoti uz roku spēlē, praktiski nekādas blefus neizpildīja un nekāda agresija neizrādīja. Tā kā droši vien sagaidīsim no viņa arī standarta spēle. Tāda. Ja kāds ir blefojis pie galda uz visu banku, tas ir Kresliņš pirmajā sītais, bija ar viņu spēlējis, bet man patika viņa spēlē. Tās blefs, kurš viņam bija, man nepārāk patika, bet viņš tā, ja viņš spēlē agresīvu vai vispār nepiedalās. Nav tā, ka viņš vienkārši pielīdzinājis un tur kaut ko iedoma, tur saķert. Bivševsam, kamēr es biju spēlējis pie galda, viņam 2 reizes duži, tas jau ir 3. reize. Kars ir. Varētu bet pielīdzinās, esmu palēnās. Reizi, jā. Es domāju, ka tur reizi, jā. Ļoti labi viņš to diapazonu īzī sapratīs. Diez vai mēs no viņa sagaidīsim vairāk naudas investīcijas šajā bankā. No Kaspara puses. Kā tu domā, Ivševa vietā viņš pret tā, cik mums Kasparam ap 10 000 ir steks, jā, bet es uztaisīju to reizi, bet tādu maziņu. Minimālo reizi starp likmām, cik tur ir. Jā, tur bija 700, 1800, es palielinātu uz 900. Tā, lai Kaspars domā, nevar, sapratu, ka ir aizmugurē, bet, ir izdevīgi. Jā, viņš palielina. Jā, tas tomēr palieloja. Jā. Man patīk no Kaspara puses. Tā roka tāda, ko tu grūti izspēlēt. Viņš viņu nolēma diezgan agresīvi izspēlēt. Tādā varbūt pat pasargāja sevi no lielāka čipu skaita pazaudēšanas, noķerot tur, teiksim, kaut kādu pāri. Ja viņš tur noķers kalpu, un tas būs visaugstākais pāris galda, tas jau būs. Jā, viņam ir ļoti grūts lēmums kolot tur 2-3 ielas uz visu steku. Praktiski tā nevar spēlēt.
Tā, blindi mums ir 150, 300, ante 25. Skaļākā persona pie galda ir dīlers. Jā, viņi ir ļoti jautri, viņai patīk, ka viņi ir eterā. Jā, viņai acis arī skaists ļoti. Tā mēs tā ļoti labs kadrs redzam. Vispār Olimpikā mums tāds personāls jāsteidz, ka diezgan tāds komunikabls. Mums bija arī Jā, visi tā dīleri runēs, runāja. joka. Nav tā, Patīkami. kā dara tikai savu darbu un ignorē spēlētājus patīkami. Tā, kas mums notiek? Bijušais uztaisīja kolonu pirmā pozīcija, kā es sapratu, jā? Jā, tā arī ir. Ginters no dīlera mums palielina. Tā Zotovs nomet. Dāca nomet. Nu, bijušais, zinot, ka viņš spēlē lūs, vismaz pielīdzināsies. Viņš nekad netaisīs reizu, bet viņš tāds lūs. Paskatīties, kas ir flopā. Nu, es domāju, tas viņa limps arī nenozīmē tieši to, ka viņš jebkur reiz kolos. Nu, kā- kolo un sakola, ko tu vajag. Nu, tā ir. Jā, čeka. Nu, Gintera vieta ar viņu kārta, tad flop, nezinu īsti. Jo, Nu, principā, tur ne tev nekas nevar palīdzēt. Tad dūzis tikai var problēmas sataisīt. Es domāju, viņš kā mums jaunietis pēc internetu labākajiem paraugiem, es domāju, konbeti liek 85% gadījumu un padodas tālākajā gaitā. Nu, tas Uz viņam pretestību. pagaidām jau izmaksās 2700. Redzēsim, kas būs turnē. Nu, nekas labs priekš Gintera nav. Jā, ar salīdzinājumu, ar showdownu viņš noteikti Jā. nevinēs šo izspēli. Bet es domāju, arī Bivšovs nav Jā, tādu vēl ar flash draw viņam papildus. Nu, Biševs tagad neliks, zināt, viņu būs 100 punkti ček, Ginters visticamāk arī nočekas. Jā. Ja turne tu neko nebija izdarījis, kad tur atveras dronu, tāda blanka kārta un tagad tur kungs. Oi. Es domāju, Biševs pielīdzinās, ko domā. Jā, noteikti. Jā. Tagad mēs redzam, ka Ginter dzīvē zauda naudu. Un diezgan daudz. Nu, jā, 5400 potā. bet būs Likme vairāk. būs ap 4 droši vien. Tu spēji noticēt? Tāpēc mēs arī komentējam, nevis Jā, spēlējam. acīm redzot. Jā. Hei, šī ir Es interesanti. nezinu, jā, nu, Kādēļ viņš... apriekš kam tad viņš vispār Priekš kam spēlē viņš- ar tādu kārti? Jā. No atnāca kungs un kos, no check call spēlēt vispār, bet check